Kamēr tu cīnies, lai Google meklētājā tavs internetu veikals parādītos ar atslēgvārdiem, kuriem ir liels meklējums, tavi konkurenti pelna ar atslēgvārdiem, kuriem ir daudz zemāks meklējums un mazāka konkurence. Apmēram 70% meklējumu ir tā sauktie garās astes atslēgas vārdi. Garāki un konkrētāki lietotāju vaicājumi meklētājā. Visi grib būt Google meklētājā ar tādiem liela meklējuma atslēgas vārdiem, kā piemēram apavi, kosmētika, dīvāni, bet pie lielā meklējuma atslēgas vārdiem parasti ir ļoti liela konkurence. Un bieži vien cilvēks šeit parasti tikai vēl pēta produktu, bet nav gatavs iegādāties. Savukārt cilvēks, kurš meklē, piemēram, ūdens izturīga pārgājiena zābaka 43. izmērs, jau zina, ko konkrēti viņš grib iegādāties. Šis potenciālais klients nav vienkārši izpētes režīmā, viņš jau ir konkrēti pirkšanas režīmā. Viens šāds meklējums var šķist mazs, bet simtiem šādu garo astes atslēgas vārdu var atvest lielu augstas kvalitātes apmeklētāju skaitu, salīdzinot ar tādiem atslēgvārdiem, kuriem ir liels meklējums un arī ļoti liela konkurence. Problēma ir tā, ka daudzi e-veikali dzenas pēc atslēgas vārdiem, ar kuriem viņi nemaz nevar nokļūt Google meklētāja top pozīcijās, un ignorē mazās astes atslēgas vārdus, ar kuriem viņi būtu atrodami Google meklētājā jau rīt vai pat šodien. Ja arī tu vēlies palielināt pārdošanu savā internetu veikalā ar kvalitatīviem apmeklētājiem no Google meklētāja, tad dodies uz e-commerce mājaslapu e-komercija.lv un pieskies bezmaksas konsultācijai.